Esiet sveicināti šajā trešdienas vakarā. Mēs atkal tiekamies Baznīcas kalnā. Un šajā nedēļā mēs esam jau pietuvojušies, ja ne novembra beigām, pēdējiem datumiem, tad svētdiena būs mūžības svētdiena, kur mēs atzīmējam Baznīcas gada pēdējo dienu. Ar mūžības svētdienu parasti noslēdzas Baznīcas gads. Un lūkojoties uz tāda Baznīcas gada noslēgumu, vienmēr tur ir šī tēma par mūžību. Ja mēs atceramies, ka Baznīcas gads iesākās ar tādu pasludinājumu par nākošo, par nācēju, ja? par to, kas nāk, par Kristu, ja? Par to, kas ir bijis jau, ieplānots vai ar tādu apsolījumu apsolīts, kas nāks, kas ienesīs gaismu, vai ne? Un tad, protams, Ziemassvētki, kā šī te vārda miesā nākšana un vispārējais, un tad mēs ejam cauri Kristus dzīvei, visam Baznīcas gadam, un tad, kad mēs jau tuvojamies jau novembrim, tad tās tēmas arī kļūst jau vērstas uz kaut ko tādu priekšā stāvošu, bet pagaidām vēl netveram. Un iespējams pat līdz galam mēs nevaram apjaust to tēmas nozīmību, ja tā varētu teikt. Mūžības svētdiena. Un šodien Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa Kristus saka šos savus vārdus. Es esmu augšā un celšanās un dzīvība. Kas man tic, tas dzīvos arī, ja tas mirtu, un ik viens, kas dzīvo un tic man, tas nemirs nemūžam. Interesanti vārdi no Kristus, atkal uzsvars uz protams, viņa personības, viņa būtības kādu daļu, un proti, Jāņa evaņģēlijā mēs lasām iesākumā bija vārds, vai ne? Un tas bija sākumā pie Dieva. Viss iesākās caur vārdu. Tad Kristus, patiesībā visa Dieva trīsvienība ir ārpus laika esoša. Un tas ir tas, kas dod iespēju kaut ko radīt, vai ne? Radīt kaut ko tādu, kura daļa tu nemaz neesi. Lūk. Un tad Kristus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Ja nu par to augšām celšanos daļu mums ir tā nedaudz grūtāk saprast, varbūt priekš sevis kaut ko definēt, kas tas tāds varētu būt, vai ne? Labi, evaņģēlija tekstos mēs dzirdam, jā, kur Kristus augšām ceļ kādus cilvēkus, jā, Lācaras, jā, ir meita un vēl kādi, jā. Tad pienākot lieldienu notikumiem, tad ir Kristus paša augšām celšanās, bet tas ir tāda informācija, kas mums ir nodota, un mēs īsti nesaprotam, bet kas tajā brīdī tur notiek, un vai Kristus runā par tādu augšām celšanos, tad mēs esam kapos, un tad mēs augšām ceļamies, vai viņš domā par kaut ko citu, ja? Tad tā otrā daļa, ja, par to dzīvību. Par to dzīvību tas mums varētu būt vairāk saprotams, ja? Jo mēs esam dzīvi, ja? Ja mēs skatāmies šo video, mēs esam dzīvi, ja? Ja mēs šodien esam piedzīvojuši, tas nozīmē, ka tā dzīvība mūsos ir, ja? Tā sirds joprojām pumpē asins, viņa saraujās, ja? Un tie dzīvībai nepieciešamie procesi mūsos notiek. Un mēs saprotam, ka domājot par dzīvību, dzīvībai ir zināma apstākļa nepieciešama, vai ne? Kur mums ir jāsaņem viss nepieciešamais, skābekļa daudzums, tur vēl visādas lietas, ūdens daudzums un kas tik vēl ne, lai mēs varētu dzīvot, lai tā dzīvība būtu, vai ne? Un tur kaut kādi šīs lietas iztrūkst, tur tā dzīvība nav iespējama, ja? Un mēs tad lūkojamies ar savu šo moderno tehnoloģiju tur augšā, tajās melnajās debesīs un mēģinām saprast, vai ir vēl kāda vieta, kur visi apstākļi ir salikušies tieši tā, lai tā dzīvība tur tajā bezgalīgajā tumsā tur arī varētu rasties un būt. Vai ne? Kristus saka, es esmu dzīvība.
Es esmu tas, kas dod to komponenti, lai tā dzīvība būtu iespējama. Un protams, tai dzīvība ir nevis tikai, lai tajā šūnu līmenī, lai tajā organismu līmenī viss notiktu, bet patiesībā mēs jau zinām, ka mums jau dzīvībai ir vajadzīgi vēl daudz un dažādi apstākļi, vai ne? Kas mums ir nepieciešami, lai mums būtu vēlme dzīvot, lai mums būtu prieks dzīvot, lai mēs būtu gandarīti ar to savu nodzīvoto dienu, vai ne? Un Kristus saka, jā, bet tā dzīvība ir tā pati, kas ir, kā mēs rakstos lasām, no mūžības uz mūžību. Ja? Ka tai dzīvībai arī nav tāds noilgums, viens brīdis, kur tā dzīvība izbeidzās. Vai ne? Un bieži vien jau mēs saprotam, ka ir kaut kāds dzīvības rašanās brīdis, un tad ir kaut kāds process, kas notiek. To mēs saucam par novecošanu, un šūnas noveco, un tā dzīvība pamazām sāk cilvēku atstāt, un vienā brīdī iestājas nāve. Bet Kristus par nāvi nerunā. Viņš saka, tai dzīvībai jābūt mūžīgai. Es esmu mūžīgs. Es esmu no mūžības uz mūžību. Un tad, kad mēs arī lūkojamies varbūt šīs nedēļas kontekstā, tādas mūžības svētdienas priekšvakarā, tad mums jāsaka, ka patiešām cilvēka dzīve ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai 90. psalmā tas ir rakstīts dzīvības laiks, tie 70 vai 80 gadi, ja kāds ļoti stiprs, vai ne? Kad dzīvība ir kaut kas daudz vairāk. Un par to runā baznīca, mēģinot parādīt arī to, teiksim, perspektīvu, kādā mēs raugāmies uz savu eksistenci. Un Dievs ir no savas puses apsolījis, ka mēs neizbeigsimies vienā konkrētā dzīves brīdī, bet tur būs kaut kāds turpinājums. Kāds tas būs? Jāpagaida un tad redzēsim, bet tas turpinājums būs. Un noteikti tas turpinājums būs tāds, kur mēs pat aprakstīt nevaram. Jānis kaut ko ir mēģinājis savu atklāsmes grāmatā tur ieskicēt, bet te arī ir tikai tādi taustīšanās tajā konkrētajā tēmā. Un Kristus saka, es esmu augšām celšanās. Jā. Pat ja tev liekas, ka tu vienā brīdī esi tā nāves sliekšņa tuvumā, tad zini, pēc tās sliekšņa pārkāpšanas tur ir iespēja atkal savādākā veidā turpināties. Jā. Augšām celties, lai kā mēs to saprastu. Bet, ziniet, vajag grūti dzīvot. Tad, kad mēs lūkojamies uz tādu nākotni, tuvāk, tālāk, mēs nezinām, ja, domājot tikai par nāves gaidīšanu un tādu klusu cerību, ka iespējams, cerams, gribētos, ka nebeigtos mana eksistence tur tajā manā nāves brīdī. Ja. Es domāju, ka Kristus arī runā par mūsu šodienu. Ja. Viņš saka, es esmu dzīvība šodienā. Es esmu arī augšām celšanās šodien. Es esmu augšām celšanās tavās neveiksmēs, tavās kļūdās, tajos brīžos, kad tu patiešām pakrīti, ir iespēja augšām celties. Ir iespēja atkal piecelties kājās. Tavā negatīvismā, es nezinu, kādā dzīves konkrētā brīdī, to, ko tu nezinu, visu tādās trūmās krāsās sev zīmē apkārt, tu nevis dzīvo, bet izdzīvo. Ja? Kristus saka, bet es esmu dzīvība. Es vēlos to dot arī tālāk tev, lai tava diena, tā diena, kas tev ir iedot kā šodiena, ja, tā būtu patiešām dzīvošanas vērta. Un, ziniet, tas ir tas, ar ko mums ir jāsāk. Patiesībā tas ir tas, ar ko ir jāsāk. Ar šo dienu, ar šo konkrēto brīdi apjausmu, ka es esmu dzīvs. Ka es esmu dzīvs šodien, šeit un tagad, viss man ir iedots, lai es dzīvotu. Un man nav jādomā par to brīdi, kad kaut kad tālākā vai tuvākā nākotnē, kā jau es teicu, es tad došos mūžībā. Man šodien ir jādzīvo. Un Dievs vēlas, lai es dzīvotu šeit, nevis domāt par savu nāvi jau tagad. Par tām lietām arī ir jāizdomājas. Tur ir savs laiks arī tādām domām, bet pār visam Dievs vēlas, lai es dzīvotu. Un lai es dzīvotu patiešām piepildīt dzīvi.
Un ne tikai sev visu dabūjot, vai ne? Bet jūs jūtat, ka tā dzīvība ir ar tādu potenciālu, lai es arī kaut kādu savu pienesumu tajā dzīvē iedotu. Vai ne? Un iespējams arī dzīvību radītu. Uz to mēs arī esam aicināti. Radīt nevis to otru, nevis to kas sabendē un nokauj. Dargie, tuvojoties mūžības svētdienai, protams, mēs esam aicināti arī pieminēt tos, kas ir mūžībā saukti no mūsu ģimenēm, no mūsu draudzes, no sabiedrības, protams, atcerēties, ka Dievu priekšā nav miruši cilvēku. Un ka Dievs patiešām tā nav cilvēku radījis. Viņš ir radījis mūs arī gribētu teikt, mūžīgus. Un pieminēsim, aizdegsim arī sveci, ja kāda aiziesim uz kapsētu, pateiksimies Dievam par cilvēku mūžiem, kas ir nodzīvoti, kas ir, kur viņi ir bijuši dzīvi viņu šodienā, ka viņi ir kādu brīdi arī ar mums kopā bijuši, un par to mēs varam pateikt Dievam paldies. Par to žēlastības laiku, kas mums bija dots kopā, un joprojām tiek dots arī mums šodienā. Lai Dievs svētī mūsu, varbūt, pārdomas, domājot ne tikai par šodien, bet kaut ko par kādu laiku uz priekšu, lai Dievs nomierina tās satrauktās sirdis, kam domāt par nāvi vispār negribās, un tas vārds vien jau uzdzen šarmuļus. Lai Dievs dod mīlestību tiem, kas ir ar saviem tuviniekiem, kuri drīz šķirsies no šīs dzīves, un lai viņa klātbūtne ir tā, kas mūs arī pavada šajā vakarā, jo mēs apzināmies, ka šai naktī mēs šai dienai nomirsim, Dieva žēlastībā mēs dusēsim, un viņa augšām celšanās spēkā mēs rītdien arī varēsim piedzīvot. Lai Dievs mūs svētī, un tiekamies atkal Baznīcas kalnā, trešdienas vakaros, un, protams, arī Baznīcas kalnā svētdien rītos, dievkalpojumos. Ar labvakaru!